Čau visiem, mani sauc Kristaps un šodien mēģināsim uztaisīt šķērstieņus jumta reliņiem. Tātad pirmais, kas mums būs vajadzīgs, es izvēlējos 20 x 40 kvadrātu cauruli. Tālāk izvēlamies nepieciešamo garumu. Es laikam izvēlējos 120 vai 130. Tad es vienā pusē izurbu urbumus, kas ir bišķiņi lielāki par šādas te skavas te diametru. Man te ir 8 mm. Es uztaisīju 10, lai viņš bišķiņi varētu staigāt. Un otrā pusē bišķiņu lielāku, lai varētu tikt klāt ar atslēdziņu, muciņu un uzlikt uzgriezt no otras puses. Tālāk bija nepieciešams saīsināt vītni, tā lai viņa neiet ārpus kvadrāta caurules. Lai būtu pēc tam vieglāk uzskrūvēt virsū, pirms zāģējam šeit nost, atstājam uzgriezni virsū, tad, kad mēs skrūvēsim nost, viņš to uzvalcēto malu, kas radīsies, kad fleksēs nost, tā kā iztaisnos un būs pēc tam vieglāk uzlikt uzgriezni virsū. Tālāk paņemam mūsu kvadrātu cauruli un notīram, ja viņa bišķiņa aprūsējusi, attaukojam un nokrāsojam. Tālāk paņemam attiecīga diametra gumijas caurulīti, kur var uzmaukt virsū, un viņš tā te uzliekam, lai nesaskrāpētu reliņu. Tālāk ņemam mūsu skavu ar trubiņu, izliekam šitā. Izliekam cauri, tad uzlikšu šaibiņu un uzgriezni ar neilonu ielikni, lai viņš neskrūvējās vaļā. Tālāk ieliekam iekšā tādu te gala korķi, iesitam iekšā. Izskatās apmēram šitā te. Uz šito brīdi es aizlīmēšu ar izolēnu ciet šitos augšējos caurums. Man tagad sitieni nav korķīši augšēji. Tā izskatās gala rezultāts. Viss būs diezgan stingri. Ceru, ka kādam ideja noderēs. Uz drīz tikšanos!